Nu, jūs esat viena no patie galvenām šinī te Ventspilī. Ja jūs nebūtu, tad arī šeit mēs nespēlētu, ja? Jā, nu galvenais ir mans vīrs. Vīrs galvenais tomēr? Kaspars Leitis, jā, viņš ir Ventspils Novas kluba vadītājs. Prezidents, tā teikt. Nu, te jūs kā ģimene, te viss mēs uzņemam. Jā. Vairāk pie 200 cilvēkiem. Jā. Nu, patīkam. Bet laikam visi gatavs? Jā. Nu, cerēsim. Galda ir gatava. Reģistrācijas sākam. Paši arī gatavi, jā? Jā. Nu, tad veiksmi. Paldies. Nu, Gunti, tu savos gados esi atkal galvenais tiesnesis, jā? Nu, pagaidām, jā. Pagaidām. Jā. Nu, šodien atkal grūta diena būs, jā? Nu, Tie 200 gadu dalībniekiem. Pieredze jau tik daudz, ka tā, teiksim, 2003. gadā šī pašā zālē es arī biju tiesnesis, tad bija pirmais, tad trīcēja rokas. Jā. Kā būs, jau pirmo reizi strādāja ar datoru. Jā. Tad bija tāds uztraukums, bet Šodien nav. Nav tāda. Nu, tev jau arī šodien palīgi ir. Nē, nu, tad jau arī bija palīgi. Tad es nebiju galvenais, tad es biju tiesnesis, galvenais bija juris un čau. Un tā kā es domāju, ka šodien ir ļoti atšķirīgi. Nu, ko es tev varu novēlēt? Veiksmi un veselību. Ko citu? Paldies! Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju, svētī Latviju, apsvētī to. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju, svētī Latviju, apsvētī to. Kur Latviju meitas iet, kur Latviju tēlis iet, lai mūsu laime tiek mūs Latvijā. Kur Latviju meitas iet, kur Latviju tēlis iet, lai mūsu laime tiek mūs Latvijā. Latvijas Novas federācijas prezidenta kungs, cienījamie sacensību dalībnieki, esiet mīļi sveicināti Ventspils pilsētā. Man ir patiesas gandarījums, ka vairāk pēc 13 gadiem Novas ir atkal uz augsta viļņa un atgriezies Ventspils pilsētā. Tā kā Novas ir ļoti demokrātisks sporta veids, tas attīstīsies un būs mūžos, jo tas taču ir Latvijas nacionālais sporta veids.
Man ir patiesi prieks, ka tieši Ventspils Novusa klubs ir arī atsācis ļoti aktīvu darbību, un tieši pateicoties viņiem, arī Ventspils pilsētā Novus ir izaudzis jau vairāk. Un šīs dalībniekiem es vēlu visiem sportisku veiksmi, jo tā ir pamatāvis, bet arī darbs, ko ikdienā esat ieguldījuši, gan trenējoties, gan arī ar Novus vienkārši atpūtoties, noteikti jums nesīs labas emocijas, lai tiešām uzvar šodien spēcīgākie, lai jūsu starpā valda pozitīvas emocijas, jūs atrodat jaunus draugus, un jums ir iespējams arī brīvajā laikā iepazīt mūsu pilsētu. Jo Ventspils ir ne tikai Latvijas sportiskākā pilsēta, bet raksturīgs ir arī daudzas skaistas atpūtas vietas mūsu pludmalē. Parki, kuri ir pārvērsti ne tikai par ziedošiem skaistiem laukumiem, bet arī parkos var sportīt. Tā kā vēlreiz visiem sportiska veiksme un Ventspils priecīga jūs sagaidīt šeit pasaules kausa 6. posma dalībniekus. Уважаемые участники соревнований, очень приятно вас видеть в таком количестве. Когда-то Вентспилс была столицей Новуса, можно сказать, всего мира. Будем надеяться, что восстановятся давнишние традиции, и они опять станут в первые ряды, ведущие Новусом отношений в мире. Хотелось бы вас всех поздравить с открытием 6-го этапа и пожелать всем удачи. Как, кому уж получится, но надеемся, что все будут довольны в этом прекрасном городе. Есть действительно что видеть и, конечно, спорт тут на высшем уровне. Спасибо.
Paldies! Sveicināts visiem! Pie dzintara jūras, kas kur zemī vien, reiz vienuļā krastā, tie tikušies bija. Viņš Daugavas vaivnieks, kam straujam pusīts, tā zvejniece jaunā, prieks acīs tai mirts.
vairs tajās klēt, tikai sarkans dzintars vien. Jūras dziļu
Ленчик, Заврала, Авер Гедрин. Пятое место Эвия Папарда. Четвертое место Телла Мегия. Третье место Ирена Юковец. Второе место Авер Гедрин. Наконец-то победитель Андреа. Среди мужчин шестое место Лаугал Сартович. Пятое место Гунтер Степинч. Четвертое место Алдис Мет. Третье место Алфред Свенсон. После упорной борьбы второе место Лейтис Каспарс. Первое место Райо Бундес.